Labdien! Dažas replikas par himdzelu un latīņu valodu. Ja es būtu sabiedriski nozīmīga personība, es noteikti sāktu ar vārdiem sākumā nedaudz jāierauj, bet tas man neliec to izdarīt tāpat. Tad, protams, man ir liels pagodinājums piedalīties šodienas konferencē, un laikam pats trakākais ir, par ko man līdzīgi, kā mēs tiešām ar Edgaru nedaudz pārunājam, ir tās sajūta, ka dzimšanas dienā jārunā tikai labs, un es arī centīšos arī to, kas man nepatīk, teikt labiem vārdiem. Jo jebkurā gadījumā, ja mēs domājam par mani, himdzelu un latīņu valodu, tad droši varu teikt, ka draudzība mūsu starpā neizveidojās tik stiprā, cik cerēju es, vai par kādu varēja sapņot himdzels, ja viņš būtu pieļāvis savos sapņos, ka viņa darbs tiks tulkots, vai cik cerēja pati latīņu valoda, neapzinoties, ka viņa mainās laika gaitā, salīdzinot ar klasisko latīņu valodu, un principā jau tajā laikā zaudē savu nozīmību. Mani mācīja, ka latīņu valoda līdz 16. gadsimtam bija starptautisks sazināšanās līdzeklis, kuru pēc tam pakāpeniski iztum šīs nacionālās valodas, spāņu, franču, angļu un tā tālāk. Katrā gadījumā himdzels pieder pie tiem cilvēkiem, zinātniekiem, kas vēl uztur dzīvas latīņu valodas tradīcijas, gan citējot, gan pierakstot to, kas saglabājas pieminekļos, auditorijās, dažādās citās telpās un būvēs, kuras viņš apmeklē, kā arī viņam pašam rakstot vēstules savam draugam, doktorim Protasovam. Savā prezentācijā, protams, būs, es mēģināšu pieskarties dažiem sīkiem aspektiem par varbūt grūtībām, lietām, kuras es sastapu ar šajos latīņu izteicienos, bet galveno atziņu es jau pateikšu ievadā, tādējādi noņemot šaubas par manu attieksmi pret himdzelu. Es tiešām apbrīnoju šo cilvēku, viņa uzņēmību veikt pierakstus sava ceļojuma laikā, lai nodotu šo informāciju citiem, tā skaitā arī nākamajām paudzēm, tā skaitā arī man. Un šīs minētās piezīmes ir neizsakām interesantas un es pat teiktu fenomenālas, jo nedz es, nedz citi lasītāji, kas iepazīsies ar šo izdevumu, daudzas lietas nekad neatzinātu, nepamanītu vai nepievērstu tām uzmanību. Bet himdzels tās pratis atklāt bieži vien ļoti aizraujošā veidā. Te, protams, liels paldies arī ir tulkotājiem, sevišķi Edgaram. Bet attiecībā uz latīņu valodā tad atzīšu, ka bija interesanti, bet smagi. Te es vienu no viņa izmantotajiem citātiem arī citēšu, ka prāts priecājas, ja tas var nodoties vai pievērsties nedaudzām lietām. Un šajā gadījumā tā nesanāca, jo man līdzīgi kā citiem pētniekiem, kas nodarbojas ar šo dienas grāmatu, bija jāmeklē, jāšifrē, jāfantazē, jāpierāda, jāapliecina un jāpadara interesantāks tas, ko es tulkoju. Un patiesībā es noteikti nepateikšu neko laikam jaunu par savu darbu, salīdzinot ar citiem tulkotājiem, vienkārši katrā gadījumā man tā bija fantastiska jauna pieredze un tāpat brīdī problemātiska. Tātad pirmām kārtām jau Edgara pieminētais un visu autoru pieminētais ir šīs tekstu atpazīšanas. Lielu daļu Edgars bija atšifrējis, bet vienalga bija jāpārskata, jo tulkojot bieži vien sapratu, ka nav tādas formas, tad atkal pārskatot secināja, ka pavisam ir citi burti, un tas ir absolūti normāli, jo es redzat, tas ir rokraksts, pie tam tas sanāk ir tā laika rokraksts, tad tas bija pirmais pārsteigums un pirmais detektīvs, piemēram, pēdējās divas rindas, ja mēs skatāmies, tad šeit ir šī svītriņa, ko es pēc tam mēģināju savilkt paralēls ar savām zināšanām, ko mācījos, un tad sapratu, ka tā svītriņa atkal ir, es viņu saucu par enerģijas taupīšanu, ja papīra taupīšanu, jo pilnā forma, teiksim, ir ar diviem burtiem, immo, Tāpat arī šie unikālie ķeburi, ko es ar laiku piefiksēju, ka tas ir saīsinājums, tur ir domāts utrakve vai utriūskve, šis kve ir saīsināts, tā ka
bija kur piepūlēties, un, protams, uz beigām jau tu tā kā atpazīsti, bet vienalga bija joprojām tās burtu lietas interesantas un aizraujošas. Otrais pārbaudījums bija vietas, kur pieraksts turpinās līdz pašai lapas malai vai vidum, tādējādi sarežģot šo tekstu atpazīšanu. Mums ar daudzām lapām noteikti bija arī grūtāki gadījumi, bet laikam pirmais, kas man patrāpījās, jūs tur redzat augšā, labais stūri ar zilu pasvītrots, un šī bija no tām vieglām vietām, kur pēc loģikas es uzreiz sapratu, ka tas ir est, ja tas latīņu ir, bet jebkurā gadījumā burts es, un viņa tā līdzība burtam f ir vienkārši fenomenāla, un kā šajā gadījumā tur nezinu, noteikti visi tie ir es, arī vācu valodā, vai tur, bet tas viss tikai tur, kur vāciski, bet latīniskajos tā tad ir kur piesiet aci, kā es saku. Punktu likšana virsī, protams, kas tur liekas blakus sā un noburtu grūtības, tas viss ir ar laiku, protams, atrodams, bet ir atkarībā no tās steigas, kad viņš ir rakstījis, jo pēc sarunām ar kolēģiem es sapratu, ka ir parasti iespējams vakarā viesnīcā pierakstīts, bet skaidrs, ka pirmā brīdī viņš ir rakstījis uz ātruroku, saīsinot, līdz ar to arī vakarā pārakstot, viņš varēja līdz galam neiedziļināties, un tā, ka absolūti cilvēcīgi viņš varēja kļūdīties. Trešais pārbaudījums ir saīsinājumi, kā arī mazie un lielie burti. Tādu gadījumu bija daudz, un tieši arī tas liecina, ka varbūt pie pārakstīšanas viņš līdz galam neiedziļinājās un savukārt izdomā kaut ko papildināt, kaut vai šis rokraksts, kas sanāk ir lapuses malā vienkārši ierakstīts, un saīsinājumi, kas atkal daži man bija absolūti pierasti, loģiski republicē, tātad republikas savukārt pirmais, tad hier, un jāatzīst, ka internets neizsakāmi palīdzēja, tad meklējot internetā izrādījās, ka tā ir Jerusalem, tātad Jeruzalemes valdnieks ir, un tam oficiāli būtu jābūt ar lielo burtu, un arī tādu gadījumu bija desmitiem, tātad līdz ar to šie saīsinājumi un tā rakstīšana arī liecina par to, cik viņš mēģināja maksimāli daudz informācijas atspoguļot savos pierakstos. Tad internets šajā gadījumā visas tās atsauces, ko varēja atrast un neskaidrās vietas meklējot, tas bija neatsverams atbalsts, jo gandrīz par katru garāku pierakstu vai tikko saīsinājumu vienīgā cerība bija atrast kaut ko līdzīgu vai tieši to pašu plāksni arī internetā un tad skatīties, kas notiek. Protams, jāņem vērā, ka bieži vien šie avoti, kurus es izmantoju salīdzināšanai, viņi bija atšķirīgi. Un tas liecina arī par vairākiem tā laika pierakstiem un ņemot vērā, ka joprojām grāmatu pārakstīšana vai tam līdzīgi iespiešana bija ar kļūdām, tad arī sanāk, bieži vien vienā pierakstā bija viens vārds un tur savukārt pilnīgi cits. Lūk, teiksim, viens no, ko es atradu, tā tad ko es atradu, kur tas arī ir, Jerusalem šāda izlīde, kas man deva, teiksim, to atziņu par to, ka tas ir pilnīgi ar lielo burtu un tā ir domāta Jeruzaleme. Tad vēl kādi pāris piemēri. Lūk, augšā mēs redzam arī saīsinājumu, sablīvējumu, kur ieraugot pirmo, es, protams, absolūtā sajūsmā domāju, cik viss ir forši, bonus, bono noteikti kaut kam labam veltīts, labam cilvēkam, labam filozofam un tam līdzīgi. Un tad, protams, skatoties, ko man, protams, lai šis salīstu, es nedaudz apgriezu lapas stūri, bet lapas stūrī bieži vien viņš rakstīja to vietu, par kuru viņš raksta, teiksim, vai apvidu. Un tad lapas stūrī es ieraudzīju, ka ir Bologna, kas man radīja kaut kādas aizdomas, un tad es sāku meklēt pa vārnīcu, un tad, protams, atradu, ka tā ir Bononija, kas ir Boloņa, kas atkal man bija diezgan tāds
liels pārsteigums, un tāpēc domāju, protams, saprotu, ka visi bija labi cilvēki, bet bieži vien tas bija domāts veltīts Boloņas iedzīvotājiem, Boloņas pārstāvim. Un, protams, bija jāpierod arī pie visiem šiem saīsinājumiem epitāfiju beigās, šo kapu uzrakstu veltījumu beigās. Bieži vien tas bija viens burts P ar nozīmi posuīt, tātad, ka novieto. Un tad jau tālāk bija pašam jāpiedomā, vai tā ir piemiņas plāksne, vai tas ir piemineklis, vai tas ir vēl kaut ko. Tad tas arī jau trakāk bija 2 P burti, tad tu arī domā, kas tas atkal, vai tas, kas jānovieto, tam līdzīgi. Bet 1 P 100% tātad to, ka viņu kaut kas ir novietojis, vai tas ir pateikt šajā epitāfijā, vai arī nav. Ļoti nozīmīga problēma, protams, ir īpašvārdu atveidošana latviešu valodā, kur būs vēl joprojām, manuprāt, liels darbs ar redaktori, ko darīt, jo tātad, ja mēs skatāmies to, tad labo pusi tad būtu, pieņemsim, Johans Augustīns Kuhī varētu būt. Bet skaidrs, ka itālieši vēlāk ir pārveidojuši atbilstoši savai izrunai, un kad pie tām kapu plāksnēm, kuras ir aplūkojamas šeit, tad paskaidrojumos, teiksim, pie šitādas kapu plāksnes tiek uzrakstīts, ka tas ir darbs, ne darbs, bet šī epitāfija ir veltīta Giovanni Agostino Kučī. Tad tas būs jāpārdomā, kuru tad variantu izvēlēties, vai uz to brīdi, kas ir kā latīniskais, vai tas, kā tālāk tas ir nostiprinājies itāliešu valodā. Un skaidrs, ka man bez kaut kādu palīgu materiālu palīdzības tas noteikti nebūtu ienācis prātā. Tādējādi, saku, šis konkrētais darbs ir nepārtraukta meklēšana un apzināšana, kas tā par personību. Tas pats arī ar citu vārdu tulkošanu, piemēram, ja mēs atgriežamies, anatome, spekulatīva, teiksim, tur ir vārds, kas ir no vārda spekulāri ar novērot, vērot, izpētīt, tad es viņu arī atbilstoši mūsdienu tādai tehnoloģijām tulkoju kā filozofija. Arī par šādiem iedzieniem ir jāvienojas, cik viņi ir precīzi un tam līdzīgi, jo vienkārši novērošana vai tāda pētīšana, tas šajā gadījumā varbūt neder, un tas vairāk ir saistāms ar kaut ko nopietnākām pārdomām, kā iespējams tā pati filozofija. Un vēl viens piemērs, kas savukārt šo to varbūt skaistāk parādīs, bet atkal tad epitāfija, kas ir veltīta Petram Jakobam no Florēnī dzimtas. Tas bija mans pirmais variants. Vēršu uzmanību uz vārdu Florēnis, tātad, kas noteikti ir saistāms ar latīņu vārdu flos floris, zieds puķi, un šī vārda forma ir sastopama 6 reizes. Tur mēģināts blakus tekstā izcelts. Šajā epitāfijā veidojot vairākas spēcīgas metaforas, un līdz ar to tas bija mēģinājums tulkot, ja jau tie ir tāds vai metafors vai kaut kas dēļs, tad es arī mēģināju šo epitāfiju tulkot nedaudz tā kā liriskāk. Un tā redzat, es tur atainoju ziedoša jaunība, ziedlapas, ziedulaiki, uzplaukums, un arī viss, ko viņš darīja, tās metaforas, kā gardi un smaržīgi augļi, ziedošais zinību nams, tad jau pat no sevis, teiksim, atbilstoši tiem vārdiem pieliku beigās, lai zeltu, un tam līdzīgi. Un oriģināli teksts apraujas pie burta atkal pie vārda prior, teiksim, un tad šeit 3D, kas varētu būt kaut kādu saimnieku šo dāvanu. Te
rekurši to pakastiem var būt tikai vienkārši. Tātad 3D atkal vai nu kaut kādu saimnieku šo dāvanu ir uzlicis, piedāvājis, vai dievišķo dāvanu ir veltījis šo tā kā to kapu plāksni, šo uzrakstu. Jā, tātad katrā gadījumā atkal, ko es gribu uzsvērt attiecībā uz šo tulkojumu, ka ne jau Himzels viņas rakstīja, tad viņš pārrakstīja, bet tas tikai apliecina, kad mēs skatāmies saturiski, ka ļoti spēcīgi autori bieži vien bija šīm te epitāfijām, kas reāli domāja par to, ko viņi raksta, ja, par to, ko viņi raksta un kā to raksta, ja viņi taisa šīs vārdu spēles. Jo vēlāk atkal viss mainās uz to, ka itāļi šo epitāfiju, tad Petrs Jakobs mainās uz Pietro Giacomo Fiorini. Fiorini ir saistāms ar itāļu vārdu fiore, zieds, jeb fiorino, ziediņš. Un tad atkal viņi ir spēlējušies tālāk, pārveidojot pēc savas gaumes, nezinu, kā tie zinātnieki vai tas ir valodas gaitā izveidojas, jā, ka Petrs Jakobs no Florini dzimtas ir kļuvis par Fiorini, jā, kas atkal jebkurā gadījumā saglabā to zieda puķes nozīmi. Tad arī par dažiem sīkumiem jāpārunā. Redaktori noteikti ir par dažiem vārdiem, kas ir uz 3, kur es viņu neatrodu. Lustro primārā nozīme 5 gadi, jā, tad un ja ir 5 gades, tad tas varētu būt 25 gadi, bet trāpījos vienā avotā, kā ar to arī 4 gadi var apzīmēt. Tad jāvienojas vai nu, ka viņš pavadīja profesora amatā aptuveni 20-25 gadus, varbūt var rakstīt aprakstoši un tam līdzīgi. Nu, un jā, tad tiešām man bija pārsteigums un tā sajūsma par to, cik tās daudzas epitāfijas varbūt ir spēcīgi uzrakstītas. Un katrā gadījumā, ņemot vērā, ja mēs skatāmies, ka viņas ir bieži vien akmenī kaltas, tad jūs varat saprast, kāpēc ir tik daudz varbūt burti maksimāli tuvu, bet galvenais, kas ir nenormāli izlaistī darbības vārdi. Regulāri tiek pateikts kam un no kā. Un tad pārējais ir jāpiedomā veltījis, uzlicis vai tam līdzīgi. Bieži vien tie ir absolūti tikai lietvārdu un īpašu vārdu un īpašības vārdu sablīvējumi. Piemēram, šeit. 4 gadus vecējai Jūlijai, meitenē ar lielu iedzimtu talantu, ar tīkamu raksturu, ar piemīlīgiem tikumiem, ar jauku un laipnu runu, galu galā ar visu meitenīgo piemīlīgumu, bezgala mīļajai un tīkamajai meitai ļoti dievbīgais un noskumušais tēvs Herkuls Bontivols ir novietojis. Piemiņas plāksmi uzrakst, jā, tad šī nepārtrauktā pārspīlētība, jā, tāda hiperbola kam un no kā, cik viņi visi ir bijuši izcili. Tas, protams, ir apbrīnojami, bet iespējams viņi tādi arī bija un skaidrs tas ir parāda šīs sajūtas, ar kādu viņi Jā, ok, un nobeigumā tātad par šiem pāris piemēriem, ko es pastāstīju, tātad vēlreiz kopsavilkumam tātad galvenās problēmas, kas ir, jā, tas ir, ja mēs runājam saistībā ar latīņu valodu, tā ir rokraksta atpazīšana, daudzie saīsinājumi. Noteikti tātad ir jautājums par šiem īpašvārdu atveidēm, jā, Agustīno, Giacomo, Pietro, Petro, jādomā. Geogrāfiskie nosaukumi, daudzas mēs uzreiz tur varam Senatus Populusque vai Rotterdama, skaidrs Rotterdama, Boloņa, Beļģu federācija patiesībā ir Nīderlandes republika, jo Beļģu federāciju Beļģijas valsts tika neatkarīgu 1831. gadā. Tas ir vēl pēc pusgadsimta, jā, tā tad raksta šādi, bet tulkojumā tā jau ir Nīderlandes republika. Vieta Zviedrijā, Panonija, Ungārijā arī jāvienojas. Tā tad pārrakstīšanās arī, ja salīdzinā ar šīm reāli akmens plāksnēm pieejamām, tad pieņemsim akmens plāksnēs ir Aloisio, jā, institūtī, nevis institūri, un šeit, teiksim, it kā sīkums. Non me pudiont ir ne pudent, jo tur savādāk nevar nekā iztulkot. Ja? Tas ir, man nav kauns runāt par sevi sliktu, bet runāt
pareizi. Ja? Tātad, par medicīnisko un botānisko nosaukumu pārpilnību arī, protams, species cerēji, ja? Tātad visi šie cerējā suga, kas jāatšķir no vismazāk lienošā cerēja ar purpura ziedu un tālāk. Tad, par to jāvienojas, cik tālu atkāpties no oriģināla. Tad neskaidro lietu arī tas, kas ir aprakstoši pieminēts, jāvienojas. Tā, ka ir, un, protams, nobeigumā, tad ir, ņemot vairāk, ka viņš pats ārsts, un viņš tieši par šo ārsta lietām visvairāk runāja, ieskaitot to, ka viņš vēstules rakstīja, tad ir šī, kā es viņu saucu, medicīniskie šedevri, piemēram, tad, kur drošībā var arī salīdzināt ar kādiem ārstiem, paprasīt, vai tas iespējams, vai es tur pareizi, jo runa ir par dzemdībām, ļoti tādām grūtniecības iestāšanos un visu pārējo, un tādas ir ļoti daudz, tās ir atkal epitāfijas, pateicības auditorijās, pirms ieejām slimnīcā, kur ir reāli šīs plāksnes uzliktas, un principā, lasot to, es saprotu, ka tas, ka tas ir, ka tās epitāfijas ir rakstīts tur 15. 16. gadsimts, 17. tās reāli ir izrāvums medicīnā, jo tur ir tiešām tādi temati aplūkoti, kas ir, pēc kuriem mēs šodien iespējams arī nebūtu tik tālu tikuši. Bet viņš malacis, Himzels ir malacis viennozīmīgi, tur nav kur runāt. Paldies!